Cienījamie studenti, man prieks, ka es šodien varēšu jums izstāstīt par personīgu zīmolu. Ceru, ka tas būs arī liederīgi un varēsiet izmantot šīs zināšanas arī turpmāk savā karjerā attīstīšanā, gan arī īstenībā tās zīmola zināšanas noteikti palīdzēs jums ne tikai veikt karjeru, bet arī īstenībā būvēt attiecības, veidot attiecības ar draugiem, ģimeni, kolēģiem, sadarbības partneriem un tā tālāk. Dodamies uz pirmo slaidu, par ko būs šī lekcija. Vispirms stāstīšu par to, kas ir zīmols, atgādināšu, noteikti zinat, atgādināšu, no kā sastāv zīmols un kā mums veidojas tā zīmola uztvere. Pēc tam parunāsim arī, kas ir personīgais zīmols un kas ir personīga zīmola reputācija vai jūsu reputācija un kāpēc tā ir nozīme. Izrunāsim arī, kādus soļus mēs varam spērt, lai izveidotu spēcīgu personīgu zīmolu. Parunāsim nedaudz par iepakojumu, nedaudz varbūt dīvaini izklausās, tīpaši, ja mēs runājam par personīgu zīmolu. Arī stāstīšu par to, kā veidot to zīmolu, palīdzēšu arī ar praktiskiem uzdevumiem. Būs jums arī uzdevums tāds globāls, un par LinkedInu stāstīšu atsevišķa prezentācija. Šoreiz būs vairāk par zīmola stāstu, kas ir nepieciešams, kas ir svarīgs, un tad par LinkedInu tieši tips un triks saistībā ar LinkedInu būs atsevišķi. Bet es ceru, ka arī praktiskus uzdevumus jūs izpildīsiet, tie vairāk ir nepieciešami jums, nevis man. Ceru, ka būs liederīgi un nebūs garlaicīgi. Dodamies tālāk. Nezinu, cik liela mēra no jums ir šeit futbola fani, bet šeit es izvēlējos ļoti populāru, īpaši futbola fanu lokā zīmolu, kas saucas Juventus. Fani arī sauc to Juventus zīmolu par Juve. Un vispār, kas stāv aiz tā zīmola? Ja jūs neko pavisam nezināt par Juventus kā zīmolu, tad es varbūt nedaudz atsvaidzināšu zināšanās. Aiz tā zīmola, aiz jebkura zīmola stāv komandā. Šajā gadījumā tie ir tie spēlētāji, futbola spēlētāji. Šeit arī ir kapteinis, kas arī parādās zem tā zīmola. Arī ir management team, kas veido šo zīmolu un palīdz attīstīties un uzvarēt, un trenēties, un sadarboties, un piedalīties sacensībās. Šeit arī īstenībā aiz tā zīmola stāv tie fani, kas izmanto šo zīmolu, kas lepojas ar šo zīmolu, kas zina vairāk par šo zīmolu nekā citi pārējie, kas reāli pārstāv šo zīmolu. Tie ir tie vēstnieši saucamie, vai brand ambassadors, kas fano ļoti stipri par šo zīmolu. Aiz tā zīmola stāv arī merch, vai visā tā produkcija, kas ir veidota zem Juventus zīmola ar Juventus logotipu, pēc vadlīnijām, un kas arī pārdodas zīmola veikalā, un tas notiek arī apkārt pasaulē. Bet kas taču tas ir šīs zīmols? Īstenībā zīmols nav tikai tā komanda, nav tikai tas treneris vai menedžments vai arī tie fani. Pats galvenais, kā mēs vērtējam jebkuru zīmolu, tagad mēs varbūt arī nedomājam par Juventusu vairāk, domājam par kādu citu zīmolu. Zīmols ir tas īstenībā, kas mums veidojās kā imidžs galvā, ar ko mums asociējas šīs zīmols. Iespējams, ja mēs paskatītos šajā cilvēka galvā, noteikti tur varētu būt spēlētāji, varbūt uzvaras, varbūt kaut kādas emocijas, kas bija tieši parādījies tieši stadiona, kad viņš skatījās šo spēli. Zīmols
Tas nav tikai tas, ko sec, teiksim, komplekss ar tēkrekliem vai cilvēkiem vai komandu vai kapteini. Nē. Zīmols veidojas mūsu izpratne. Zīmols paliek mūsu atmiņā. Zīmols ir tas, par ko mēs fanojam, vai kas mums nepatīk, un zīmols mums vairāk saistīts ar mūsu emocijām. Runājot par futbola fāniem, tas emocijas ir ļoti stipras, bet ja mēs arī padomājam, pieņemsim par tādiem produktiem kā Apple vai Samsung, kā kuram kas patīk, bet mums arī veidojas kaut kādas asociācijas, ar ko mēs asociējam šo zīmolu. Pieņemsim, es izmantoju Apple produktu iPhone, ar ko man asociējas Apple ar ļoti lakonisku dizainu, ar vieglu lietojamību, ar kaut kādu arī statusu, varbūt prestīžu lietot šo ierīci un tā tālāk. Ar Steve Jobs īstenībā man asociējas šīs zīmols. Aiz tā zīmola jūs redzat, stāv gan fiziskas lietas, gan arī lietas, ko mēs nevaram pataustīt, bet kas dzīvojas mūsu atmiņā un kas ir saistīti ar mums tieši emocionāli. Mums veidojas emocionāla saikne ar jebkuru zīmolu, ar ko mēs komunicējam. Un tas ir ļoti svarīgi atcerēties. Tā kā šeit mēs runājam vairāk vispār par zīmoliem. Ja es jums iedošu kā paraugu piemēru, pieņemsim, Ryanair, ar ko jums asociējas Ryanair? Teikšu godīgi, man Ryanair asociējas ar ļoti negaršīgu ēdienu, ļoti neveiksmīgu mājaslapu, kur grūti nopirkt biļetes, bet šīs zīmols man asociējas arī ar ļoti labu komunikāciju visās platformās, un arī man šis zīmols asociējas ar ļoti īpašu humoru, ko viņi izmanto savu komunikāciju. Redziet, zīmolam nebūs nebūs plakans attēls. Šeit ir vairākas dimensijas, un kas paliek mūsu atmiņā. Kā mums veidojas tā saikne, kā mums īstenībā veidojas zīmola attiecības. Un tāpēc, apkopojot tieši šo mazo intro sadaļu par zīmoliem, es gribu uzsvērt, ka zīmols tomēr ir ekosistēma, vesela visuma daļa, kas kopā veido šo zīmolu. Pieņemsim, ja mēs paskatīsimies uz šo smuku bildi. Amsterdam. Ziniet, ka Nīderlandē, īpaši Amsterdama, ir ļoti, ļoti spēcīgs zīmols tieši pilsētai. Pilsētas zīmols. Un to, ko jūs attēlā redzat, Amsterdam, viņi izmanto kā hashtagu. Un, ja jūs ierakstiet šo hashtagu vai no Instagramā vai kādā cita sociālā platformā, jūs redzēsiet, ka cilvēki izmanto hashtagu ļoti aktīvi, un tur vairāk nekā miljonu ieraksti un fotogrāfijas. Kāpēc tas notiek? Amsterdam veidoja sev un turpat turpinā arī veidot sev zīmolu. Un tai pilsētai ir ļoti spēcīgs zīmols, kas jau mums asociējas iespējams arī ar šo hashtagu. Ja mēs paskatāmies uz tiem objektiem, noteikti Parīze zināmā, pazīstamā, ļoti populāra ar šo skaisto būvi, kas saucas Eiffel Tower. Un, ja mēs runātu par asociācijām, jā, mēs arī varam teikt, ka Parīzes zīmols nedaudz ietver arī sevi šo objektu. Vai, ja mēs paskatāmies uz piramīdiem, ar ko jums asociējas piramīdas? Noteikti ar Eģipti, vai ne? Vai tieši otrādi Eģipte asociējas ar piramīdiem? Līdz ar to šeit es tikai gribu uzsvert, ka gan pilsētām, gan valstīm, gan arī objektiem arī ir savi zīmoli. Tie var būt lielie, tie var būt veselas ekosistēmas, bet pa lielam viss, kas veidojas apkārt objektam, pilsētai, valstīm, veidojas kaut kādi stāsti,
viņi neveidojas varbūt vienkārši tāpat. Cilvēki strādāja, izdomāja, lai Amsterdama būtu viegli piesaistīt turistus, tika izdomāts tas hashtag vai tās Amsterdam nosaukums, kas ļoti labi aizgāja, cilvēkiem iepatikās un cilvēki ar labprāt ar to dalās. Ja mēs paskatāmies nākamajā slaidā, mēs redzēsim, ka gandrīz visiem, kas apkalpo mūs, arī aviolīnijām ir savi zīmoli un ir ļoti arī spēcīgi zīmoli. Ja es arī neredzētu uz šīs lidmašīnas arī šo nosaukumu, iespējams, ka tā uniforma arī atgādina jums par šo zīmolu. Zīmols ir vairāk nekā nosaukums noteikti, ir vairāk nekā sauklis, tā ir vesela kopums, savā ekosistēma, un uzņēmumi, kas veido sev zīmolu, ļoti bieži to visu ieraksta zīmola grāmata, un dažiem zīmoliem tā zīmola grāmata var būt ļoti milzīga, atkarīgs no tā, ja tas ir mazs uzņēmums, tur var būt arī mini zīmola grāmata, kur ir logo, sauklis, krāsas, pieņemsim, fonti, kaut kādi izmeri, kaut kādas vadlīnijas komunikācija, bet pārsvarā, ja zīmols ir pazīstams un liels, tur noteikti būs ne tikai zīmola grāmatas, bet arī instrukcijas, kā izmantot šo zīmola grāmatu, kur rūpēties, kā cilvēkiem komunicēt par zīmolu. Tā ir vesela liela zinātne, daļa no mārketinga, kas ir ļoti, ļoti aizraujoša un interesanta. Bet šodien tomēr mēs runāsim par personīgo zīmolu vairāk. Līdz ar to gribu atgriezties pie personīga zīmola un nākamajā slaidā mēs redzam, ka cilvēkiem ir arī savs zīmols. Īstenībā, kas paliek ar mums visu mūsu mūžu. Un tas ir tas, ko mēs īstenībā darām. Tas ir tas, ko mēs komunicējam, ko mēs nesam šajā pasaulē. Laba ziņa ir tā, ka mēs varam veidot savu personīgu zīmolu, mēs varam pilnveidot savu personīgo zīmolu, mēs varam mainīt un attīstīt. Labi, ka tas viss attīstās, nestāv uz vietas, un mēs varam arī tiešām uzlabot savu zīmolu. Ja mēs paskatāmies uz šiem cilvēkiem, šeit, visi cilvēki, protams, ir ļoti, ļoti pazīstami, bet vai jūs piekritat, ka visi šie cilvēki ir zīmoli savā ziņā? Vai Steve Jobs nav zīmols? Noteikti. Steve Jobs ir savs zīmols. Viņam bija savs zīmols, viņš joprojām turpina būt ļoti spēcīgs zīmols. Mēs joprojām skatāmies par Steve Jobs filmas, lasam grāmatas, interesējamies, cik interesants šis cilvēks bija un cik spēcīgs viņam bija viņa zīmols. Par Donaldu Trumpu vispār runāt grūti, jo zīmols stāsta skaļāk nekā mēs varam runāt par šo cilvēku un zīmolu. Īstenībā es domāju, ka savā profesionālā karjera Donaldam iespējams, ka bija citas vadlīnijas, citi mērķi un citi stāsti. Tagad būšot prezidents, viņš noteikti konsultējies ar vairākiem PR speciālistiem, zīmola veidotājiem, lai to spēcīgu zīmolu vēl stiprinātu un turpinātu turēt šo tādu imidžu. Gwyneth Paltrow noteikti ne tikai aktrise, bet arī cilvēks, kam ir ļoti, ļoti spēcīgs zīmols. Vai Bill Gates? Grūti pateikt, ka šim cilvēkam nav zīmols vai Opra. Noteikti visiem šeit, kas ir pieminēti, kas ir redzami šeit, viņiem visiem ir ļoti, ļoti spēcīgs personīgais zīmols. Jautājums, vai parastiem cilvēkiem, vai mums varētu būt savs zīmols un kā tas veidojas? Skatāmies tālāk. Kad jūs, iedomājieties, kad jūs jautājat par kaut kādiem ieteikumiem, kad jūs meklējat kaut kādu ārstu vai, pakalpojumu sniedzēju vai santehniķi,
Kas jums nāk pirmais prātā? Tas cilvēks, kas nāk jums prātā, nozīmē, ka asociējas ar profesionāli, kas var šo pakalpojumu jums sniegt. Iespējams, ka arī šis cilvēks strādā kā zīmols, kas jums asociējas ar kosmetoloģiju vai medicīnu, vai vienkārši ar pakalpojumiem, kas ir nepieciešami jūsu mājā. Personīgais zīmols ir tas, ko cilvēki domā par jums un ko viņi saka, kad jūs neatradaties telpā. Kas tas nozīmē? Viss ir ļoti vienkārši. Personīgs zīmols nebūs tas, ko jūs par sevi stāstāt, bet jūsu personīgais zīmols īstenībā ir tas asociācijas, ar ko jūs asociējaties draugu lokā, ģimene, skolā, darbā, starp kolēģiem, starp pasniedzējiem un tā tālāk. Ja jūs gribētu uzzināt, ko tiešām cilvēki domā par jums, var arī, protams, mēģināt atrast fokus grupu tā saucamo un jautāt cilvēkiem vai kolēģiem vai draugiem, kolēģiem, pasniedzējiem, ko tie cilvēki domā par jums vai kādas asociācijas rādās viņu galvās, kad viņi tieši domā par jums. Bet šeit ir liels risks, ka tie cilvēki nepateiks jums patiesību un iespējams, ka jūs neuzzināsiet, kā jūs asociēties ar šiem cilvēkiem. Bet mēs varam, protams, noteikti nedaudz ietekmēt to visu, kā mēs to varam darīt. Vispirms personīgais zīmols mums jāatcerās, tas nav tas, ko jūs esat. Tas ir tas, ko cilvēki par jums domā. Tā ir ļoti, ļoti svarīga doma. Veidojot personīgu zīmolu, jums jādomā ne tikai par to, ko jūs gribat stāstīt par sevi, bet jums jādomā par to, ko jūs gribat veidot, kādu attēlu, kādu imidžu, kādu reputāciju jūs gribat veidot zem sava personīga zīmola. Lai zinātu, kas jūs esat, ļoti vienkārši. Pirmais solis – iegūglējiet sevi, pajautājiet Googlam, ierakstot jūsu vārdu, uzvārdu, un kādi ieraksti nāk tajā Googlē, uzrakstot jūsu vārdu. Vēl man šķiet Google ļoti labi arī to dara, LinkedIn, Instagram, Facebook vismaz, Pinterest ļoti labi dalās ar Google par jums, par jūsu informāciju. Ja jums ir mājaslapā arī ļoti dāsni dalās par jums, ne tikai ar Google, bet īstenībā arī visiem lietotājiem vai lasītājiem, kas ir nonākuši uz jūsu mājaslapu. Viss, kas bija pieminēts, kur jūs bijat ietāgoti, tas viss arī paliek internetā, noteikti arī Google var to atpazīt. Vēl klāt, tagad tiem visiem meklētājiem nāk arī mākslīgais intelekts. Ņemot vērā, ka mākslīgam intelektam dažreiz nāk arī halucinācijas, var arī gadīties tā, ka mākslīgais intelekts kaut ko arī piemelo par jums. Bet varat intereses pēc gan ierakstīt Googlā jūsu vārdu, uzvārdu un paskatīties, ar ko asociējās tieši Googlā jūsu zīmols personiskais. Un arī pajautājiet čatam. Varat pajautāt nevienam čatam, bet vairākiem un paskatīties, kā tie ieraksti atšķirās un kur tie avoti, uz ko atsaucas mākslīgais intelekts. Palielam viss, kas paliek internetā, tā ir mūsu reputācija. Reputācija veidojas no tā, kas ir pieejams cilvēkiem, kas ir tas, ko mēs darām, tas, ko mēs par sevi domājam un ko citi domā par mums. Ja mēs paskatāmies uz šo slaidu, mēs redzam, ka tā reputācija, tas nav tikai tas, ko mēs darām un kādas pēdas atstājam, pieņemsim, internetu vidē. Ne.
reputācija veidojas ne tikai no mūsu aktivitātēm. Reputācija veidojas no tā, kā cilvēki šīs aktivitātes vērtē, ko viņi par šo domā. Plus, svarīgi arī, ko jūs domājat par savām aktivitātēm. Līdz ar to šajā centrā mēs redzam, tā ir tā reputācija, kas paliek, kas ir nozīmīga un ar ko jāstrādā. Šeit kā nelielu paraugu es ieliku jums šūniņas. Reputācija veidojas no vairākam lietām. Tas nebūs kaut kāda viena aktivitāte vai kaut kāds viens ieraksts vai kaut kāda, viena darbība. Tas ir atkal darbību kopums, kas veido mūsu reputāciju. Un kāpēc tā ir svarīga? Jūs vienmēr tiekat vērtēts, intervēts, tiesāts īstenībā. Vienmēr katra saskarsme ar citiem, vienalga, liftā, darbā, klasē, ģimenē, kolēģu lokā, draugu lokā, kavējot darbu, runājot ar intervētājiem, runājot ar potenciāla darba devēju. Katra saskarsme arī veido jūsu reputāciju, kas ir ļoti cieši sasaistīta ar jūsu personīgu zīmolu. Katrs darbības mirklis ir nozīmīgs. Cilvēks tāpat vēro un skatās un vērtē visu, ko jūs darat īstenībā. Un tā, kā jūs to darat, jūs arī īstenībā vai atbilstat kaut kādiem kritērijiem, vai neatbilstat. Ja jūs atbilstat, tad tie cilvēki apprecas ar jums, vai pieņem darbā, vai aizdod naudu, vai sadarbojas, vai ieklausās, vai ļauj jums vadīt. Jo labāka tā reputācija, jo vieglāk jums sadarboties ar citiem cilvēkiem. Bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka jebkura pat mazā komunikācija veikalā, atbildēja kaut kāda uz e-pastu īsa ar pateicību, vai tieši otrādi, kas, pieņemsim, kad jūs neatbildat uz e-pastiem, vai kad jūs kavējat uz lekcijām, vai kad jūs nenākat uz lekcijām, vai kad jūs slikti runājat, vai kad jūs, nedod Dievs, kliedzat kaut kur publiski, tas viss arī veido jūsu reputāciju. Un reputācija jums ies gan pa priekšu, gan sekos jums līdzi. Līdz ar to, zīmolam ir liela nozīme, personīgam zīmolam ir ļoti liela nozīme, un kā arī pārējiem parastiem zīmoliem, brand reputation, tas ir tas, ko mēs saucam mārketingā, arī personīgām zīmolam ir sava reputācija, jūsu reputācija. Un katrs saskarsmes punkts ar pasauli, ieraksts, komentārs, publikācija, kaut kas teikts, kaut kas rakstīts, e-pasts, jūsu uzvedībā, žesti, tas viss, tas kopums veido jūsu tēlu un jūsu reputāciju. Vai jūs veidojat savu reputāciju paši, vai ļaujāt algoritmam to darīt jūsu vietā? Tas ir cits jautājums. Protams, ka mēs varam noteikti ietekmēt, ko algoritmi vai Google domā par mums, ko sociālie tīkli domā par mums. Un es arī silti iesaku, publicējot un kad jūs paužat jūsu viedokli publiski, vienmēr padomāt. Vai kad jūs, pieņemsim, kļūsiet par politiķi, vai tas netraucē, vai tas neveicinās kaut kādas problēmas vai riskus jūsu biogrāfijai. Vienmēr labāk padomāt dubultā un darīt un rakstīt, nevis vienkārši emocionāli veikt kaut kādu publisku ierakstu, kurš iespējams paliks uz ilgāku laiku. Šeit nedaudz gribu parunāt par 3 būtiskiem ieguvumiem no stipra personīga zīmola un
labas reputācijas. Ja mēs runājam globāli, labā, stiprā reputācija un jūsu spēcīgs personīgais zīmols palīdz īstenībā jums gan vadīt cilvēkus, gan pelnīt labāk, gan arī uzvarēt cilvēkus. Angliski tas saucas win, earn and lead. Kāpēc tā? Arī nav noslēpums, ka visi darba devēji ne tikai skatās uz iesūtītiem rezumē un motivācijas vēstuli, bet pirmais, ko dara HR, viņi atver sociālos tīklos un skatās, kādi ieraksti ir publicēti zem jūsu vārda, par ko jūs interesējaties, ko jūs darat brīvajā laikā, kādas ir jūsu vērtības, vai jūs esat politiski aktīvs, vai jūs neesat politiski aktīvs, vai jūs atbalstāt kaut kādas darbības, kas var būt ļoti zem jautājumu zīmes un tā tālāk. Protams, viss, kas ir interneta par mums, veido mūsu reputāciju un imidžu arī darba devējiem, topošam, esošam, un svarīgi parūpēties par šo tēlu un imidžu pirms jūs nāciet uz interviju. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi, vēlreiz saku, padomāt, izvērtēt un tikai tad ierakstīt, ja tā gribas ierakstīt. Kāpēc tad būtu viegli, kad jums ir spēcīgs personīgs zīmols, vadīt cilvēkus? Cilvēki ieklausās cilvēkus, kam ir stipra un laba reputācija. Cilvēks labprāt paņems darbā darbinieku, kas soc tīklos vai Googlā, kam ir Googlā laba reputācija. Un īstenībā mūsu dzīve sastāv visu laiku, mēs ar kaut ko sarunājamies, man negribas izmantot šo vārdu pārdodam sevi, bet kaut kādā mērā mēs arī pārdodam sevi. Mēs nevis reklamējot un promotējot, bet mums patīk patikties cilvēkiem. Un jo labāk jums tā reputācija un spēcīgs zīmols, jo vieglāk to dabūt. Nākamais jautājums. Bet kā veidot savu spēcīgu personīgu zīmolu? Ir kaut kādi soļi noteikti, kas jāņem vērā, veidojot zīmolu. Mārketinga viss ir vienkārši. Mēs zinām, kā veidot zīmolu. Ir uzdevumi, ir fokus grupas, ir analīzes, ir spēcīgi procesi, kurus mēs ejam cauri, lai veidotu zīmolu. Kas notiek ar personīgu zīmolu? Tieši tas pats. Mums jāatbild uz jautājumiem un mums jādara lietas. Mums vienkārši tas jādara. Paskatāmies. Šeit es jums piedāvāju paskatīties uz 5 soļiem spēcīga personīga zīmola veidošana. Protams, tie zīmola veidošana atšķirās. Būs vēl viens uzdevums prezentācijas beigās. Viņš nedaudz atšķirās, bet arī pa lielam kā gala rezultātu tas mums palīdzēs izveidot zīmolu, jūsu zīmolu. Viens no paņēmieniem, ko izmanto personīga zīmola veidošana, ir 5 soļi. Pirmais ir mērķis. Mums jānosaka mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt. Pieņemsim, ja jūs gribat būt profesionāls jūsu jomā, jums nedrīkst noteikti klusēt. Jums jāstāsta par jūsu rezultātiem, par jūsu projektiem, ko jūs darat, kādi ir sasniegumi, varbūt kādas ir problēmas, bet jums jāsaprot, kādu tēlu jūs gribat veidot. Nākamais solis, jums jāizlemj, ar ko vēlies būt pazīstams. Kas ir tas jūsu stipras puses, angliski mēs saucam unique selling point, tas var arī noteikti pielietot pie cilvēkiem. Kas ir tas, kas atšķir jūs no citiem cilvēkiem? Kāpēc darba devējiem, pieņemsim, ja mēs meklējam darbu, kāpēc darba devējiem jāizvēlas jūs? Un
jo stiprāk tas puses ir komunicētas un komunicētas nevis tikai ar tekstiem, bet ar rezultātiem, jo vieglāk būs uzticēties, jo vieglāk būs ticēt jūsu zīmolam. Nosakiet savus unikālus pārdošanas punktus. Palielam. Savādāk var pateikt. Plus, svarīgi saprast, kas ir jūsu auditorija, kas ir tā mērķa auditorija. Katram zīmolam ir sava auditorija, mērķa auditorija. Tāpat arī jums. Ja jūs meklējat darbu, noteikti tas jādara tur, kur ir darba devēji. Pirmais, kas nāk prātā, noteikti ir sociālais tīkls LinkedIn. Pieņemsim, ja jūs esat grafiskais dizaineris, vai jums jābūt LinkedInā, vai tomēr jums jābūt tāda platforma kā Behance, pieņemsim, kur jūs rādītu jūsu portfolio, jūsu stipras puses, jūsu darbus, vai tas varētu būt Instagram, ja jūs esat mākslinieks, vai esat dziedātājs, jums noteikti būs savas platformas, kur jūs varat lepoties un rādīt jūsu darbus. Un vēl svarīgi, apkopojot to visu, svarīgi atcerēties, ka jābūt kaut kādām paziņojumam. Angliski saucās mission statement, kas tu esi, ko tu dari un ko unikālu vari piedāvāt un kāpēc tu vari piedāvāt. Kāpēc tu esi man vajadzīgs? Kādas tavas priekšrocības? Kāpēc man ar tevi jāiesaistās komunikācija? Vēl, kas būtu forši šeit pieminēt. Nevienmēr jāsaka tieši vārdos, ko jūs darat. Jūs varat arī pateikt, bet jo vieglāk jūs pateiksiet, jo vieglāk būs uztvērt, kas jūs esat. Nezinu, vai ziniet, ir arī tāds izteiciens elevator pitch. Tas īstenībā, tas misijas paziņojums, jums arī palīdzēs ne tikai veidot jūsu spēcīgu personīgo zīmolu, bet arī runāt, lai pārdotu sevi tieši lifta braucienā. Klasiski tas ir 11 sekundes, bet palielam tas varētu būt arī garāks, bet šīs paziņojums varētu būt kā pamats, tāda būtība, lai veidotu stāstu par jums, bet tas būs noteikti nepieciešams. Gan darba intervijas, gan starp kolēģiem, gan arī iepazītos ar citu cilvēku, nezinu, kādā brīvā citā vidē. Jums tāpat stāstat par sevi, un jo vairāk jūs piedomājat par to, ko jūs stāstat, tīpaši profesionālā ziņā, jo vieglāk būs runāt un vieglāk būs arī uztvērt jūsu informāciju. Labi, kas vēl tajā tiešsaistē par mums ir? Personīga zīmola klātbūtne tiešsaistē, kur veidojas un kas jādara, lai saprastu, kāds stāvoklis tieši manam personīgam zīmolam. Izmantojam Google, ierakstam vārdu uzvārdu, kas jau minēja, paskatāmies. Plus, iedavam šo informāciju, nevis šo informāciju, bet šo jautājumu promptu čatiņam, vai Gemini, vai ChatGPT, vai Perplexity, un arī uzjautājiet, ko viņi var atrast tieši par jums. Un es ceru, ka pārsteigumu nebūs. Vai es varu ietekmēt to, kas par mani saka Google un AI? Un noteikti jūs varat to darīt, un varat to darīt tikai ar aktivitātēm. Jums jābūt, lai būtu tiešsaistē, lai būtu Google, lai būtu redzamam internetu vidē, jums tur arī jābūt. Un šeit mēs runājam vai par mājaslapu, jūs varat veidot savu mājaslapu, vai jūs varat veidot savus portfolio ar darbiem, ja jūs gribat lepoties ar darbiem. Atkal atgriežamies pie slaida, kur mēs runājam par mērķim. Kāds ir jūsu mērķis? Ko jūs gribat sasniegt, būšot tiešsaistē? Ja jūs meklējat darbu, tad tas nozīmē, ka jums jāizveido profils, kas varētu būt pievilcīgs potenciālam darba devējam. Vai es varu to ietekmēt un mainīt un attīstīt? Noteikti. Un tas jādara, un jādara nevis vienreiz, bet regulāri.
Šeit es gribu jums rādīt fantastisko cilvēku. Nezinu, cik daudz no jums zina Kris Do. Viņš ir ļoti, ļoti slavens, pazīstams amerikāņu marketologs. Viņš ļoti daudz ceļo, viņam daudz lekcijas, webināri, YouTube kanāls, kur viņš dalās ar savu pieredzi, viņš konsultē. Pamatā viņš jau tagad pārdod savus kursus, bet internetā un YouTube ir ļoti, ļoti daudz informāciju tieši par to, kā veidot savu personīgu zīmolu. Viņš vispār stāsta ne tikai par personīgu zīmolu, protams, bet par mārketingu un zīmoliem un reklāmām. Bet viņam ir foršs ieraksts arī, šeit es ieliku saiti prezentāciju, tieši kā būvēt, kā veidot personīgu zīmolu. Es šo video noskatījos, un ar to, ko es dalīšos tālāk, tas vairs nav mans autora darbs, bet tas ir tas, ko es apkopoju no Kris Do prezentācijas. Man tas uzrunā ļoti labi, man tas patīk. Manuprāt, es vienmēr vēlreiz gribu atkārtoties. Pieejami, kā veidot savu zīmola stāstu, kā veidot savu paziņojumu, kā veidot savas vērtības vai kā viņus komunicēt, ir ļoti, ļoti daudz. Jo daudz cilvēku, kas pēta šo tieši personīgu zīmolu, ļoti daudz cilvēku, kas konsultē par šo un kas nodarbojas tikai ar personīgiem zīmoliem. Kris Do viņš nodarbojas ar vairākam lietam, viņš man uzrunāja ar savu runu, man ļoti patika, un es gribu jums piedāvāt nelielu apkopojumu. Kas ir svarīgi? Tas arī attiecās ne tikai uz personīgu zīmolu, bet vispār ar mūsu attieksmi pret citiem zīmoliem, pat ne cilvēkiem. Svarīgi ir tā emocionālā saikne, kas savieno jūs ar zīmolu. Atkārtošu savu piemēru. Es izmantoju iPhone, Apple produktu. Kāda man ir saikne? Noteikti ir emocionāla saikne. Es jau minēju, man šis produkts liekas ērts, skaists, estetiski pievilcīgs un vienkārši viegls lietošanā. Tāda man ir asociācija tieši ar Apple produktiem. Kris Do saka, ka ļoti svarīgi, lai visu, ko jūs redzat, dzirdat no citiem zīmoliem vai arī no cilvēkiem, veido emocionāla saikne ar šo produktu, ar pakalpojumu vai ar šo cilvēku. Kā piemēru viņš minēja zīmolu, kas saucas Hello, I'm ugly. Viņš teica, ka viņš ļoti rēti iepirkas un vienreiz iegāja kopā ar sievu veikalā un no plaukta viņam īstenībā kāds viņu uzrunāja. No plaukta viņš ieraudzīja paciņu ar ķiršiem, kas viņam saka Hello, I'm ugly. Noteikti tas izraisīja interesi, un pirmais, ko mēs zinām, svarīgi, lai mums būtu interese iesaistīties tālāka komunikācija. Viņš bija paņēmis šo paciņu un sāka lasīt. Un tajā paciņā otrajā pusē viņš izlasīja Transforming fruit from minor cosmetic imperfections into a delicious, healthy fruit snack. The Hello, I am ugly. Dried whole fruit prevents food waste while keeping you filled up on fruity goodness. Un viņš sāka interesēties. Viņš iesaistījās ar šo zīmolu. Tā interese, šīs iepakojums izraisīja to interesi, un viņš saka pētīt, kas ir par šo zīmolu, kas stāv aiz šī zīmola. Un tas pilns stāsts par šo zīmolu ir uz katra iepakojuma. Es tagad jums iedošu iespēju izlasīt šo stāstu. Nelasīšu pati.
Ja nepaspējat izlasīt, iepauzējiet lūdzu video, ejam tālāk, kāpēc šis stāsts bija tik nozīmīgs mūsu prezentācijā. Šim stāstam pieder īstenībā 3 īpašības. Angliski tas saucas 3F – facts, feelings and fun. Fakti, sajūtas un nedaudz humora. Lai veidotu pārliecinošu stāstu gan par zīmolu, gan par savu zīmolu, vispirms mums jāatcerās, ka kaut kādā mērā mums jāpiesaista uzmanība. Tad mums arī jāpasaka, kāpēc cilvēkam jāsadarbojas ar mani, vai kāds būs tas labums, ko es varu šim cilvēkam piedāvāt, kādu ieguvumu mēs sniedzam komunicējot vai sadarbojoties ar mums. Un svarīgi, lai stāsta būs kaut kāda detaļa, kas paliktu mūsu atmiņā. Tad šajā stāstā, ja mēs atgriežamies atpakaļ, lūdzu iepauzējiet un atrodiet 2 faktorus vai faktus, iezīmējiet lūdzu vietas, kur ir emocionāla saikne un kur ir humors. Jūs varat man pajautāt, vai vienmēr manā personīga stāsta jābūt faktiem, humoram un kaut kādai emocijai? Protams, ka nē. Bet, ja mēs gribam pievērst uzmanību, palikt atmiņā un iesaistīt cilvēku klausīšanā vai lasīšanā, tad tam stāstam noteikti jābūt aizraujošam. Diemžēl, kas notiek tagad? Korporācijas cenšas kļūt cilvēcīgākas un īstenībā izmanto ļoti daudz no šiem paņēmieniem. Izmanto humoru, emocijas un tiešām mēģina atrast to savu zīmolu balsī, lai izklausītos cilvēciskāk un empatiskāk, kā kurš zīmols. Bet cilvēki, diemžēl, ko dara tagad? Mēģina būt ļoti sterili sava komunikācija un izklausās kā korporācijas. Un tāda komunikācija, diemžēl, nepiesaista uzmanību. Vai piesaista uzmanību, bet nepaliek atmiņā. Personīgais zīmols ir pašatklāsmes stāsts, nevis radīšanas stāsts. Mums jāsaprot, ka nav tā, ka vienreiz mēs izgudrojam stāstu un stāstīsim tikai par sevi tādu kaut kādu izdomātu versiju. Nē, visa jūsu dzīve ir jūsu zīmola stāsts, kas noteikti pārveidosies un attīstīsies un mainīsies. Šie cilvēki, ko jūs redzat ekrāna, pierādā ar savu īstenībā dzīvi, ka tas notiek visu dzīvu garā, ilgu mūžu. Tas notiek nevis, un tas process, kas notiek, ir krietni svarīgāks nekā tas rezultāts. Un tas, ko mēs darām, kā mēs palīdzam cilvēkiem, kā mēs iesaistamies, kā mēs varam nest cilvēkiem kaut kādu labumu un ieguvumus, stāsta vairāk nekā pat mūsu stāsti. Bet tāpat par stāstiem jāpadomā, un arī atkal atgriežamies pie tā lifta. Ja jums būtu 11 sekundes, ko jūs par sevi stāstītu? Kas jūs esat? Kāds ir ieguvums varētu būt no jums? Kaut ko varbūt ar humoriņu, lai paliktu atmiņā. Un kas ir tas, kas pievērsīs uzmanību? Personīgais zīmols ir pašatklāsmes stāsts, nevis radīšanas stāsts, un angliski tur ir tādi 3 vārdi, kas ļoti labi īstenībā apraksta šos cilvēkus iepriekšējā slaidā. Viņi visi bija self-confident, viņi bija visi self-aware, un viņi nebaidījās būt vulnerable, viņi nebaidījās būt
jūtīgi, viņi nebaidies rādīt, kas viņi ir, jo viņi zināja, kas viņi ir, un viņi bija pārliecināti par sevi. Tad labi, ja mēs skatāmies uz to tīri teoretiski, it kā viss ir skaidrs, bet kā praktiski, ar ko mēs varam sākt? Un Kristo piedāvā sākt tieši ar šo pirmo soli. Uzrakstiet uz lapiņas vai klādē, vienalga kur, kā jūs domājat, kā tevi redz lielākā daļa cilvēku. Jūs varat izmantot gan darbības vārdus, gan jebkas, kas nāk jums prātā. Kā viņi raksturotu jūsu personību un ko jūs darat. Bet izmantojiet lūdzu vienkāršus vārdus, nevajag sarežģīt neko. Padomājiet, ko cilvēki tiešām varētu pateikt par jums, ja kāds viņu prasītu. Lūdzu, iepauzējiet video un turpināsim pēc brīža. Es ceru, ka ja jūs jau pierakstiet par sevi, kas jūs esat un ko cilvēki par jums domā. Nākamais solis būtu, ar ko sākt. Bet to, ko viņi nezina, ir tas, kā tu cīnies ar ko kur ir jūsu tas vajas puses, kas izraisītu varbūt spēcīgāku emocionālu reakciju. Kas ir tās patiesība, ko cilvēki par jums iespējams nezina? Angliski tas ir weak point, un Kristo iesaka tomēr padomāt arī, kas varētu būt tas, ko jūs negribētu un neliktu sociālā tīklā, pieņemsim jūsu profila bio. Iepauzējiet lūdzu video un atgriežamies pēc mirkļa, kad jūs ierakstāt godīgi, pašlaik to neviens neredz, tā kā droši varat dalīties ar sevi, bet tie visi jautājumi nemaz nav tik vienkārši. Padomājiet, kur ir jūsu vajas puses, par ko jūs baigi nelēpojoties. Un šeit es gribētu arī piebilst nelielu komentāru. Kāpēc svarīgi rādīt nevis izcilu bildi, kas jūs esat, bet patiesu bildi, kas jūs esat. Es nesaku, ka mēs to ierakstīsim sociālos tīklos, nebaidāmies. Nē, es vienkārši saku, ka cilvēkiem patīk redzēt, ka apkārt nav ideālie cilvēki, ka ir savas vajas puses visiem. Labi, iepozējam, padomājam, ierakstam un atgriežamies atpakaļ. Šeit es jums piedāvāju no sava piemēra, es ierakstīju par sevi tas, kas varētu būt no manas puses, kas es esmu, ko cilvēki saka, ko es pati par sevi domāju. Es esmu ļoti strādīga. Es sāku strādāt, kopš man bija 17 gadi. Visu savu mūžu es cītīgi strādāju, daudz strādāju, ieguvu īstenībā zināšanās profesionāla jomā tikai caur praksi un tikai darot. Tagad jau būšot mārketingā, man ir jau liela pieredze šajā jomā. Es varu teikt, ka jā, es esmu zinoša praktiķe ar pieredzi mārketinga un komunikācijas. Kāds var pateikt, ka esmu čakla, mērķtiecīga, vienmēr atradu atbildes, es vienmēr arī cīnos, lai atrastu tas atbildes. Es esmu ļoti zinkarīga, es daudz mācos, klausos, doktorantūrā aizgāju arī pēc zināšanām. Tā kā iespējams, ka lielākā daļa no maniem kolēģiem var pateikt, ka jā, es esmu praktiķe, kas meklē atbildes. Runājot par to vajo pusi, es varu pateikt par sevi, ka es no bērnības biju ļoti kautrīga un ļoti pieticīga. Man labāk patīk klusēt, man vairāk patīk, kad man neviens neslavē, un kad slavē, tas man nedaudz izraisa nelielu diskomfortu.
vāja puse noteikti ir vāja puse, jo tā ir arī, tas nāk no kultūras, pieņemsim, Amerikā viņi ir savādāki, viņi ļoti lepojas par saviem sasniegumiem, katrs sasniegums mazs un liels ir sasniegums, un viņi nebaidās par to runāt un lepoties un komunicēt. Manā laikā kaut kā tas nebija tik populārs, un man arī ir tāda īpašība, ka es varbūt esmu vairāk kautrīga un labāk man paklusēt, nevis stāstīt par sevi. To, ko piedāvā Kris Do, viņš piedāvā izcelt 2 vārdus no tā, ko jūs ierakstījāt pirmajā posmā, kas jūs esat, un otrajā posmā, kas ir jūsu vājā puse. Un uz sava piemēra es izveidoju tādu paraugu un tuliņ padalīšos arī ar jums. No pirmas es paņēmu I'm a practitioner. Angļu valoda tas izklausās vislabāk, tāpēc arī praktizēju angliski. Noteikti es esmu ļoti... Es esmu praktiķe. Es daudz daru. Es arī mācos darot, nevis teoretiķi. Kaut gan tagad doktorantūrā ir nedaudz teoretiķi, bet pārsvarā es esmu darītājs. Es esmu practitioner. Practitioner jebkurā jomā, tur, kur es darbojos. Un es atstāju tas kautrību savu shy. Man tagad ir 2 vārdi – practitioner un shy. Ko piedāvā Kris Do darīt ar tiem vārdiem? Viņš piedāvā viņus transformēt tādā veidā, lai tas būtu viss ar pozitīvu nozīmi. Tas varētu palikt, tas shy varētu palikt, bet pats galvenais, lai man tas zīmola vārds, kas veidojas, vai 2 vārdi, kas veidojas, lai būtu pozitīvi, nevis negatīvi. Un to, ko es izgudroju, izdomāju, es saliku tas shy, practitioner, jo tur izklausās līdzīgi. Un es pamēģināju ielikt tas shy tajā practitioner vārdā iekšā. Un man sanāca practitioner. Un kas vairs nav ne shy, ne practitioner. Manuprāt, inčīgi, manuprāt, interesanti. Un es domāju, ka es arī ar šo zīmola vārdu savu nedaudz padzīvošu un sapratīšu, vai es gribu palikt ar šādu definējumu vai negribu. Tas laika gaitā es sapratīšu. Oh my God, my Sheila. When I look at you, I can't believe it's true. You're all I ever dreamed of, and you love me. Oh my God. Neliela pauzīte, muzikāla pauzīte. Mums arī jāatceras, ka kurā stāstā, ko jūs veidosiet apkārt sev, jābūt konfliktam vai kaut kādai traumai. Kāpēc? Oh my God. Tas saucamais climax. Storytelling bez climaxa īstenībā neeksistē. Šī traģēdija vairāk iesaista cilvēkus, vairāk piesaista uzmanību. Jābūt kaut kādai problēmai, ko mēs risinām, ko mēs risinājām un ko mēs atrisinājām. Manā piemērā es biju kautrība, domāju, ka neesmu pietiekami laba, bet kļuvu par veiksmīgu praktiķi. Kautrība pazuda darbība. Šīs, kāpēc neizklausās pēc stāsta, ļoti izklausās pēc stāsta. Es ierosinu tagad jums iepauzēt šo video, rūpīgi padomāt gan par tiem 2 vārdiem, kas varētu būt jūsu zīmola vārdi vai zīmola nosaukums. Jūs varat arī pajautāt, vai tie zīmola vārdi ir nepieciešami. Nav nepieciešami. Jūs varat arī palikt zem jūsu vārdu uzvārda, bet veidojot tāpat stāstu vai paziņojot tas vision statement, par ko mēs runājam, jums tāpat jābūt būtībai. Kas ir jūsu būtība? Atceramies to pirmo soli, ko cilvēki par jums stāsta.
Atceramies par jūsu When I vājām look pusēm, at un you, kā I jūs varat can't tās vājas believe puses it's apvienot true. un You're all I stiprināt. ever dreamed Nu, of. es uz savu And you love piemēru me. jums parādīju, kā ir iespējams šo darīt. Es nesaku, ka visiem jādara tieši tā, bet When I look pamēģināt at ir you, I vērts. can't believe Es it's tagad true. You're all ierosinu I jums ever iepauzēt dreamed of. un And you veltīt love me. noteiktu laiku Oh my God. šim My darbiņam. Shayla. Ja tie, kas interesējas, vai es jautāšu, vai es labošu, vai es lasīšu jūsu zīmolu stāstus par sevi, atbildīt nē. Vai cik svarīgi jums, lai tas zīmola stāsts būtu, noteikti atbildi ir ļoti vērtīgi to zīmola stāstu izdomāt, varbūt arī izdomāt nosaukumu un pastrādāt pie tā, kas jūs esat, kas ir jūsu vērtības, kas ir jūsu stipras puses, kas ir jūsu vājas puses, kur varētu būt jūsu stāsta tas konflikts, trauma, stratēģija, kas pārvēršas par jūsu stiprām pusēm. Atceramies, cilvēkiem nepatīk izcili piemēri. Cilvēkiem patīk cilvēki. Mēs neesam ideāli, kas ir ļoti labi. Mēs atšķirāmies arī ar savām neideālām īpašībām. Nākamā sadaļā mūsu prezentācija, mūsu lekcija būtu iepakojums. Un šeit jūs varat man pajautāt, Jūlija, kāds sakars personīgam zīmolam ar iepakojumu? Šeit es gribu jūs pajautāt, kā jums šķiet, vai cilvēkam ir iepakojums? Un ja ir, lūdzu padomājiet, no kā sastāv mūsu iepakojums. Nu, šeit es uzreiz vēlreiz jums parādīšu to iepakojumu, par ko runāja Kris Do, kāpēc viņš ieraudzīja šos Hello, I'm ugly žāvētus augļus uz plaukta, kāpēc viņi uzrunāja viņu, ļoti vienkārši. Viņš ieraudzīja šo iepakojumu, kas ir ļoti glīts, skaists iepakojums, un viņš ieraudzīja arī komunikāciju, to saukli vai virsrakstu, kas viņu uzrunāja. Nu, ar cilvēkiem, diemžēl vai par laimi, notiek tas pats. Nu, vai jūs šos cilvēkus noteikti pazīstat, vai ne? Kāpēc jūs atpazīstu šos cilvēkus starp citiem cilvēkiem? Labi, tie visi cilvēki ir ļoti, ļoti pazīstami, bet viņiem ir arī tā saucamais savs iepakojums. Pieņemsim, Anna Vintur ļoti bieži nesāja brilles. Sofija Lorena arī vienmēr bija skaistuma ikona, vai Emporia Armani vienmēr bija nesāja melnus tēkreklus, vai Yves Saint Laurent, arī izcils piemērs elegancei un tādai ekskluzīvai modei, teiksim tā. Pa lielam cilvēkiem arī varētu būt savs iepakojums, sākot ar tēlu, kā mēs izskatāmies, beidzot ar žestiem, kā mēs runājam, kā mēs kustamies, kā mēs turam muguru, kā mēs uzvedamies, kā mēs komunicējam, kā mūs redz sabiedrība. Tas ir mūsu iepakojums. Vai jūs kautrējāties, vai jūs esat spilgts, vai jūs varētu pamanīt klasē, vai kolektīvā, vai uz fotogrāfijām. Tas ir mūsu iepakojums, ja? Kā mēs izskatāmies. Un mēs varam to iepakojumu arī kaut kādā mērā mainīt, attīstīt un stiprināt. Runājot tagad par platformām, kur mēs to varam darīt. Mēs arī, protams, varam to darīt, un mums tas jādara fiziska vide, bet, ja mēs runājam par platformām, sociāliem tīkliem un internetu vide, mēs noteikti runājam par platformām kā
profesionālām platformām, pieņemsim, kā Behance, grafiskiem dizaineriem vai dizaineriem, LinkedIn tiem, kas meklē darbu, uzņēmējiem, tiem, kas sadarbojas, tie, kas meklē darbiniekus. Facebook vairāk mūsu draugiem, bet mēs arī zinām, ka Facebook ir sen izaudzis no tikai drauga loka, un tomēr arī tur darba devējiem meklē un skatās un vērtē, ko jūs darat, ko jūs paturējat, kādu saturu jūs publicējat un tā tālāk. Ja kāds ir uzrakstījis par jums rakstu un Wikipēdija to apstiprināja, tad noteikti arī informācija parādīsies par jums Wikipēdija. Tas nav nekas nesasniedzams, to visu var darīt. Protams, par sevi jūs nevarat rakstīt Wikipēdijā, jums jābūt pazīstamam vai jums jābūt jau ar kaut kādiem sasniegumiem un kādam citiem par jums jārakstā Wikipēdija to pārbauda un arī pēc tam publicē to saturu. Instagram ļoti laba platforma tiem, kas ir mākslinieki, fotogrāfi vai grafiskie dizaineri vai vienkārši cilvēki, kas kaut ko veido un rāda kaut kādus mākslinieciskos darbus. Pieņemsim, ja mēs runājam par pētniekiem, par doktorantiem, par studentiem, kas pēta savā jomā, sektorā kaut kāds jautājums noteikti, tas ir ORICD un ResearchGate un pētniekiem arī daudz platformas, kas īstenībā ļoti svarīgas jūsu internet pēdas paliek internetā. Un ko jūs ielikat tajos platformos, arī paliek internetā. Jūs varat arī iegooglēt mani, paskatīties. Man mākslīgais intelekts apkopoja informāciju par mani, pateica, ka es esmu pētniece. Protams, man bija ļoti patīkami, bet ņemot vērā, ka es esmu praktiķe un strādājoša marketinga darbiniece un speciāliste un eksperte, es arī esmu nedaudz piedalījusi pētnieciskas darbos, un tie darbi ir publicēti, un tāpēc arī mākslīgais intelekts izdomāja, ka es esmu pētniece. Tā kā, kad jūs veidosiet savu profilu, padomājiet vispirms par mērķi, kāds būtu jūsu mērķis, kāpēc jums jāveido, pieņemsim, profils Instagramā vai kāpēc jums jāveido profils LinkedInā, vai jums būs interesanti atrast šo darbu, vai jūs gribat parādīt savus darbus, vai jūs gribat parādīt savas fotogrāfijas, ar ko jūs lepojaties. Jābūt mērķiem, vienmēr jāpadomā par to, kāpēc jūs to darat un ko jūs gribat komunicēt. Labi, es apkopošu šo lekcijas saturu arī citējot Kris Do. Tas, ko viņš stāsta savā prezentācijā. Weak is strong. Mūsu vājas puses tomēr ir ļoti stipras puses, kuras mēs varam komunicēt, ar kurām mēs varam uzrunāt auditoriju un kas pievērs uzmanību. Perfect is boring. Mēs neesam izcili, mēs nevaram būt izcili, un tāpēc varbūt ir vērts padomāt un atstāt kaut kādu vājību, lai vairāk runātu godīgi, caurspīdīgi, atklāti ar jūsu auditoriju. Jāpadomā arī, kas ir jūsu auditorija. Kas ir tie cilvēki, kurus jūs gribat uzrunāt? Un kāpēc? Kāds ir mērķis? Atceramies par mērķi. Real is relatable. Skaidrs, kā kaut ko tēlot, kas mēs neesam, var kaut kādu ļoti izlaicīgu laiku. Ilgi tēlot tas, kas mēs neesam, mēs nevarēsim. Cilvēki nav stulbi, cilvēki to redzēs, sapratīs, un līdz ar to labāk tomēr orientēties uz jūsu darbībām, aktivitātām, ko jūs tiešām darat un par ko jūs lepojaties. Vēl svarīgi tomēr vairāk nevis mēģināt sevi pārdot, bet būt vienkārši liederīgam.
kādu ieguvumu cilvēki var gūt no sadarbības ar jums vai no draudzības ar jums vai citas attiecības. Kāpēc jūs esat liederīgi? Kādu labumu jūs varat atnest šim cilvēkam, kas plāno ar jums sadarboties, pieņemsim. Complexity is the enemy. Tas nozīmē, ka jo vienkāršāk jūs stāstīsiet, jo labāk un vieglāk cilvēki jūs sapratīs un iegaumēs par jums informāciju. Nākamā frāze – adversity is an ally. Mums ir savs izteiciens, viss, kas mūs nenogalinā, padara mums par stiprākiem. Tieši tā. Atkal veidojot personīgu zīmolu, nav tā, ka tas ir kaut kāds gala produkts, ko jūs izveidosiet, un ar šo gala produktu, ar šo zīmolu jūs arī dzīvosiet. Ne? Zīmols arī pārveidosies un attīstīsies, jo tas ir vairāk zīmola stāsta veidošana ir process, nevis rezultāts. Un grūtības, ar ko jūs saskaraties dzīvē, padara jums par stiprākiem, jūs kaut ko mācāties no tā, un arī mainās jūsu uztvere, pasaules uztvere, un arī kā pasaule uztver jūs. Un atceramies vēl par 2 vārdiem. Tas ir tas, kā jūs sevi raksturo. Manā gadījumā es atgādinu jums bija practitioner, un otrais vārds bija shy, kad mēs saliekam kopā, kad es saliku kopā, man vairāk tas negatīvs vārds shy pārvēršas par daļu no practitioner, un tas saucamais transformer. Es nesaku, ka jums jādara tieši jāizmanto šīs pieejams. Manuprāt, šīs pieejams ir ļoti radošs. Es iesaku jums pamēģināt un priecāšos, ja padalīsieties ar jūsu sajūtām pēc darba, pēc personīga zīmola veidošanas darbiem. Ar šo arī šo lekciju beigsim. Novēlu jums radošu un ražīgu darbu un baudi no procesa. Atā!